Dieva žēlsirdības novenna. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. 9. diena. Šodien ved pie manis dvēseles, kuras ir remdenas, un iegremdē viņas manas žēlsirdīgās mīlestības bezdibenī. Remdē viņas manā žēlsirdības jūrā. Tās ir dvēseles, kuras visvairāk ievaino Dieva sirdi. Mana sirds juta vislielāko riebumu Ģedzemenes dārzā. Šīs remdenās, vienaldzīgās dvēseles gādāja manai sirdī vislielākās ciešanas. Viņu dēļ man nācās liet asins sviedrus. Bija tik neiespējami raudzīties uz šīm vienaldzīgajām un remdenajām dvēselēm, ka redzot viņas, no manas sirds izlauzās sāpju pilnais sauciens: Tēv, attālini no manis šo biķeri, bet, ja tāda ir tava griba, lai notiek tavs prāts. Remdenajām un vienaldzīgajām dvēselēm, kā pēdējais glābšanas līdzeklis, ir steigties pie manas žēlsirdīgās mīlestības. Sirds mīļais Jēzu, kurš ciet un piedod mums, neuzlūko mūsu grēkus, jo mēs paļaujamies uz tavu bezgalīgo labestību, un pieņem mūs tavas mīlestībā visaptverošās sirds mājoklī, un neļauj mums no tā nekad šķirties. Lūdzam tevi, tavas mīlestības dēļ, tu, kas esi vienībā ar Tēvu un Svēto garu. Mūžīgais Tēv, es upurēju tev, tava mīļā dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem. Uzlūko savā žēlsirdībā visu cilvēci, un īpaši nabaga grēciniekus, kuri ietverti mīlestības visaptverošā Jēzus sirdī, un Jēzus krusta ciešanu dēļ esi mums žēlsirdīgs, lai mēs slavētu tevi mūžu mūžos. Amen.